Nu ko, kamēr mēs visi gaidām Andriju Ševčenko, tikmēr es malkoju kafiju. Šodien liela diena, jo pie mums šeit Lidl arēnā leģendas, teikt tā, FIFA 100 leģenda, Kievas Dinamo leģenda, Ballon d'Or balvas ieguvējs, Ukrainas gada futbolists, Ukrainas Premjerlīgas gada futbolists, UEFA Champions Līgas rezultīvākais spēlētājs 2 gadus, A-sērijas gada ārzemju futbols, A-sērijas rezultīvākais spēlētājs, zelta pēdas ieguvējs, iekļauts AC Milānas slavas zālē, kur vēl vairāk titulu. Nav bieži, kad šādi futbols pie mums sabrauc, tāpēc paskatīsimies, cik ļoti viņš šodien šeit ir gaidīts. Es esmu šeit ar Latvijas Futbola Federācijas prezidentu. Un ar kādām emocijām jūs šodien gaidat Andriju Ševčenko? Jā, šodien ir īpaša diena, tāpēc, ka pirmkārt Ukraina ir mūsu draudzīga valsts, ar kuru mēs sadarbojamies un palīdzējam vienmēr. Otrais, tāpēc, ka mans tēvs arī Ukrainietis un man ir ļoti daudz radnieku Ukrainā. Trešais arī punkts, tāpēc, ka mans elks vienmēr bija treneris Labanovskis, kur ir ļoti zināms futbola aprindā. Un viens no tiem ir Andrejs Ševčenko, kas šodien ir viesos pie mums ciemos. Pirmkārt, mēs parakstīsim memorandu, kur ietver sevi sadarbību ar 2 federācijām, ar Ukrainas un ar Latviju. Un tajā memorandā ietvaros mēs palīdzēsim Ukrainas bērniem atbraukt šeit uz Latviju un organizēt treniņu nometnē. Un tāpat arī tiesnešiem, treneriem sadarbojamies ar visiem, lai noteikta pieredze apmaiņā, kas ir ļoti būtiska un svarīga futbola attīstībai. How did you decide to sign this memorandum? Yeah, because I think the Latvian people and government and president of association Vadim been very kind and nice, and then we decide to sign this collaboration contract to help Ukrainian people. Maybe you know any Latvian football players? I know Verpakovsky, who used to play for Dynamo Kiev. Yeah. Okay, thank you. I hope you enjoy.